Tātad esam Daugavas sportnamā, joprojām turpinās mūsu tiešā translācija, un mēs sākam ar ieprogrammā 22:55 minūtēs, pēc sakojam līdz šeit spēlē otrais sets un servēja Uģis Krastiņš. 0-0 pagaidām. Aizsardzība ļoti labi nospēlē un Valds Miķelsons uz pirmo punktu otrā setā Vildagas labā 1-0. Uģis Krastiņš servē vēlreiz abas komandas. Otro setu sākuši tādā pat sastāvā, kā spēlēja pirmajā setā. Un servis maiņa. Tātad Eiropas čempionātīs izcīņas spēlē Bildoga Ventspils Nafta pret Francijas volejbola klubu no Kannām. Un pirmajā setā bija 15-11 Bildogas Ventspils Naftas labā. Tagad 1-0 mūsējiem pa labu. Un tīklā ir kāds no mūsu spēlētājiem. Un pretnieki arī gūst pirmo punktu otrajā setā. 1-1. Spēlēs Sebastians Turnier, Kannu komandas saspēles vadītājs. Valds Miķelsons otrais pēc kārtas nevisai precīzi uzņem servi. Un Francijas spēlētāji 10. numurs Jānis Sančis skārt tīklu. Skar bloku bumbu un servis maiņa. 10. numurs servēs viesvienības spēlētājs. Jānis Sančis, tas ir viens no 3 Francijas izlases dalībniekiem, kas pat labi ir laukumā. Bez viņa Francijas izlasē spēlē arī 3. numurs Dominiks Dakēns un 4. numurs Olivier Rossārs. Un kļūdās arī Sančes. Un mūsu pieredzējušākais spēlētājs savukārt servējs Raimonds Vildi. Protams, jūs viņu pazīstat. Ļoti gudri uzbruk šoreiz Rossārs. Bumba atcitās pret Ēdis rokām un lidoja tālu skatītājos servis maiņa. Olivier Rossārs servē viens no pieredzējušākiem Kannu komandas spēlētājiem. 30 gadus vecs volejbolists Jānis Grīnfelds. Jānis Grīnfelds atgūst servis savai komandai. Viktors Ceplīts tagad dodas servēt. Un veiksmīgi nospēlē arī Dakvīns. Dominiks Dakvīns, viens no 2 tumšādainiem volejbolistiem, kur šobrīd laukumā. Vieskomandā un Žaks Jokoka veidī servē. Eivseida. Labi, aizsardzībā labi nospēlē Rossārs, taču pirms tam Kannu komandas bloķētāji bija skāruši tīklu. Un Eivseida dodas servēt, rezultāts 1-1 spēles otrajā setā. 1-0, setu attiecība Vildagas Ventspils Nafta labā. Un vēlreiz Dakvīns. Jā, tikko Francijas komandai izdodas tādas ātras kombinācijas, mūsu bloķētāji nespēja tām izsekot, un Francijas uzbrukumi bieži vien ir sekmīgi. Taču Vildagai ir labs ierocis, ļoti labs ierocis. Tās ir agresīvs servis, kurš bieži vien neļauj Kannu komandai izspēlēt kombinācijas. Tikko Jānis Grīnfelds atdod servi un pats arī dodas servēt. Grūti uzbrukt un bumba tomēr nokritusi Vildagas laukuma pusē. Raimondam Vildam neizdevās apturēt Žaka Joko Kvedī uzbrukumu. Rezultāts 1-1, kārtējā servis maiņa spēles pirmajā setā. Servē Petrs Pešls. Un Pešls kļūdās, viņam ar tādu agresīvu servu, ne pirmo reizi kļūdās šajā spēlē. Uģis Krastiņš. Pavisam Kannu volejbolisti 10 reizes jau kļūdušies servēs, tā skaitā 3 reizes Pešlam bijusi neveiksmīgs servis. Bumbu uzskriestu Jānim Grīnfeldam, bet tik spēcīgi raidīts, ka nespēja Jānis tā apstrādāt. Un servis maiņā 8. numurs Sebastians Turniers servēs. 1-1, 1-2 jau rezultāts. Un kļūdās.
Jodās, ne, 1-1 ir tablo. 1-1, jā. Tablo neprecīzi parādīja. Tā arī paliek 1-1. Kārtējā sērijas maiņa Balts Mihelsons. Labi uzņem Pešls servi. Var gūt punktu. Eida ar Vildu labi nospēlē blokā. Eidas Grende un Sebastians Turņē nepaspēja aizsardzībā. Tātad Eida gūst otro punktu otrajā setā. Rezultāts 2-1. Vilda Ventspils nav tā labāk. Vairākas minūtes šīs rezultāts nemainījās. Jā, komandas apmainījās ar tādiem graujošiem uzbrukumiem. Taču labi, ka mūsēji bija tie, kas pirmie izkustējās no šī sastinguma punkta. Tomēr Oliviero Sāram izdodas atdot servi. Viņš tādā īpaši izdevīgā pozīcijā uzbruka, taču ļoti gudri nospēlēja. Redī bumbu tā kā atstās pret mūsējiem rokām un lidoja ārpus laukuma. Bilde. Ļoti labi. Sērijas maiņa un Raimonds pats arī dod servē 2-1. Ārā, bomba ir ārā. Pretinieki īpaši neprotestēja, jo tā arī bija tiesas un gan blakus tā krita. 3-1. Tātad mūsējie palielina punktu skaitu. Un ārā, bumba ārā, bet blokus. Jā, tiesniņš rāda, ka Aivis Eida blokā skāris bumbu. Aivis to arī nenoliedz. 1-3 servē Oliviero Sārs. Un mūsu spēlē elegantu kombināciju. Viktors Seplīts, ko noslēdza precīzi Grendi. Un pats arī servējis, jā, pretiniekiem cits tā kā Grendējs Jānis Grīnfelds, kā tas bija vairāk kārt noticis iepriekš. Šādās pat reizēs, taču ne. Seplītam labi servi izdodas vienkārši uzbrukums. Bomba ārā. Jā, Pešls acīm redzot. Mūsu bloķētāji viņu mazliet nobaidīja un Grende iznāca neprecīzi. 4-1 servē Viktors Seplīts. Patīkam, ka Viktors šodien atkal ir gandrīz tikpat labs uzbrukumā un servēs, kādu mēs viņu redzējām šeit Rīgas mačos Eiropas Čempionu līgā. Iepriekšējā spēlē Polijā Seplītim nebija īsti veicies un otrajā setā viņa vietā treneris Varjonovs bija sūtīja Marisu Aukmanu, kas savukārt ļoti veiksmīgi palīdzēja komandai izcīnīt uzvaru. Taču tagad trīskāršs Kannu komandas spēlētāju bloks šķērso ceļu bumbai pēc Eidas Grendes, rezultāts 2-4. 3 vīri pretinieku komandas bija blokā, šoreiz ļoti labi servu atkal izdodas un nebūs uzbrukumu. Un vēlreiz veiksmīgs ir Dakvīns, jā, 4-3. No 4-1, 4-3 vairs Vildogas Ventspils nakts komandas labā. Jā, spēles sižets mazliet atgādina pirmo setu. Arī tur visu laiku Vildoga izdevās atrauties ar 2-3 punktiem, tad franči gandrīz panāca izlīdzinājumu. Viņš veiksmīgi ļoti nospēlēja. Jā, Žaks Jokovedi panāk izlīdzinājumu 4-4. Turpināt jāteic, ka viņš ļoti veiksmīgi šeit iepriekš nospēlē aizsardzībā un viņam ļoti labi padod sērijas vismaz šajās epizodēs. Un palaid mums. Pierunāja. Uzslavēja pretinieki, tā pretinieki kļūdās un servējas Aivis Eida. Jā, Valdis Varjonovs jau bija piecēlies kājās, likās, ka viņš pieprasīs to viņu pirmo pusminūtes pārtraukumu, taču pagaidām pārtraukumu nav. Aivis Eida servē 4-4 otrajā setā. Pešls. Out. Jā, Pešls ne īpaši veiksmīgi uzbruk otrajā setā, vismaz vairāk kārt ir kļūdījies un 5-4. Viņam pretī ir Jānis Grīnfelds, Uģis Krastiņš blokā un Pešlam jāmeklē ceļu, kā šo bloku apiet, tāpēc arī rodās šīs te kļūdas. Tikko Dakvīns, Dominiks Dakvīns, jāteic, viens no veiksmīgākajiem, ja ne veiksmīgākais vīrs uzbrukumā. Labi servi, taču Eida to veiksmīgi uzņem. Nu, jāteic, palaimējās, katrā ziņā. Oliviero Sārs, kurš neperam spēcīgi raidīt bumbu, atcīt tā, ka tā krīt mūsu laukuma pusē un mūsu netiek klāt. 5-5.
Pešas kļūdās jau kuro reizi. Nezinu kādēļ, bet viņi nemaina arī. Kad nav līdzvērtīgi maina, jo pretinieks tikai 9 vīru sastāvā tomēr ir ieradušies Rīgā, es domāju, spēlētāju sastāvā. Un arī no šiem 9 man liekas, ka ne viss ir spējīgi izturēt slodzi visā mača garumā, jo, teiksim, Vladimirs Aļekno tikko ir sācis veseļoties pēc savainojumu, un vienā epizodē mēs jau redzējām pirmajā setā, iespējams, ka redzēsim vēl kādu reizi, es diezinu, vai viņš var izturēt visu maču pusotru, divus vai pat ilgāk. Pusotru stundu vai pat ilgāk. Jā, un 6-5 vadībā jau ir viesu komanda. Ļoti labi. Raimons Vilga atgūst servi un Krastiņš servējis. Mums zaudējot pagaidām ar 5-6. Labi. Ēda aizsardzībā veiksmīgi nospēlē. Un var spēlēt. Uģis Krastiņš. Un šoreiz nekā. Apsteidz Sebastiānu Turņē un Jāna Sančisa uzbrukums. Apsteidza mūsu bloku. Rezultāts ir 6-5 Kannu komandas labā. Sebastiāns Turņē dodas servēt. Kļūda, jāsaka, kārtējā kļūda, arī Turņē jau kļūdījies servēt 3 reizes šajā mačā. Valds Mihelsons. Labi. Ļoti veiksmīgi Sančes nospēlē. Ne tik daudz Sančes veiksmīgi, cik mūsu otrās līnijas spēlētāji nogulēšana. To pat nevarēja saukt pa māju citiem, vienkārši Sančes pārsīt bumbu pāri mūsu laukuma pusē. Tā netika uzņemta, un tagad Sančes pats servē. Mihelsons neveiksmīgi uzņem servi. Un 7. punkts ir viesiem. Jādomā, ka Valds var jānoslēgt, to viņš arī dara. Ir pārtraukums. Pirmais. Pusminūtes pārtraukums šeit 2. setā. To pieprasīja mūsu komandas vadītājs Valdis Varjonovs. Jau 2. setā bijām vadībā 4-1. 4-2, tad 5-4 un tagad 5-4-7. Nekas briesmīgs nav noticis, tomēr katrs sets ir svarīgs. Jā, patiešām svarīgs ir katrs sets, jo ja pēdējās 2 kārtās negadīsies kaut kādas supersensācijas, tad acīm redzot Champions League B grupas turnīra noslēgumā vairākām komandām būs vienāds punktu skaits, un tādā gadījumā volejbolā stājas spēkā nolikuma punkts, kurā saskaņā kur tiek salīdzināta uzvarēto un zaudēto setu attiecība. Pagaidām Vildogai tā ir pozitīva. Vildoga ir uzvarējis 12 setos, zaudējis 11. Un tieši šī laba attiecība dod mūsējiem joprojām cerības kvalificēties fināla turnīram, taču, lai tas notiktu, Vildogai jāuzvar šodien, jāuzvar arī pēc nedēļas Ankarā, bet pagaidām rezultāts maču 2. setā ir 8-5 Kannu komandas labā. Raimons Vilde atgūst servi. Jā, un pēdējā kārtā negribētu tā domāt, bet mums visai neizdevīgi, ka Polijas komanda savā laukumā spēlē ar Treviso Sislei. Protams, Sislei daudz stiprāk, bet ja tā neizbrauc labākā sastāvā, var notikt arī brīnums. Jo Sislei jādomā, ka pēdējā spēlē vairs nebūs vajadzīgi uzvari. Viņa būs tik un tā pirmā komanda cīnās bez zaudējumiem. Vilde, labi. Vilde šķiet pirmo reizi šeit Champions League spēlēs. Vilde uzbruk no otrās līnijas un bumba precīzi nokrīt Kannu komandas laukuma pusē. Rezultāts 5-8. Viktors Ceplīts servē. Bumbas kā tīkls sēris maiņas. 6. numurs Žaks Joko Kvedī. Un iepriekšējā epizodē, tas ir pirms viena riņa, kad servē tieši Joko Kvedī viesiem izdevās to panākumu. Vairāk kā 3, ja nemaldos.
Un šoreiz kļūdās atkal Joko Kvedī. Aivisēda būs saīsnāta serve. Un šeit Specials to labu uzņem. Un Grīnfelds blokā. Un Viktors Ceplīts aizsardzībā nepaspēja uzņemt šo bumbu. Servēs Dominiks Dakvīns. 8-5 Kalnu komandas labā. Visai nepatīkama situācija Latvijas volejbolistiem. Grīnfelds. Eida aizsardzībā, Mihelsons. Turņē kopā ar Sančes bija veiksmīgi blokā un, diemžēl, servis maiņa. Un čeku spēlētājs Petrs Francijas komandātājs servē. Mihelsons atkal priekšā bija 2 vīru bloks. Specials aizsardzībā veiksmīgi nospēlē. Šodien Krasniņš ar Vildi. Blokā. Vēlreiz Sančes spēlē. Taču, jā, Mihelsona Gremdi neveiksmīga bumba no bloka krīt. Vildiņas laukuma pusē 9-5, Kalnu komandas labā. Grīnfelds labu uzņem servi, Ceplīts nozāk līnijas. Tīklā bijusi piesti. Olivier Rosārs skāris tīklu, tā rāda mača otrais tiesnesis Arnis Telles, starptautiskās kategorijas tiesnesis no Latvijas. Uģis Krasniņš servē. Vilda Ceplīt, tas ir varans bloks un precīzi bloks. Olivier Rosāram neizdodas tam tikt cauri. 6-9. Beidzot mūsēji tikuši tālāk par 5. punktu un jācer, ka psiholoģiski sāksies augšupeļi. Nesevišķi veiksmīgi viesi nospēlē, bet bumba ir ārā. Jā, tiesnesim krīt tur par blāku 2 metrus no galvenā tiesneša. Un jādomā, ka viņš tomēr redzēja, ka bumba ir ārā. Servē vies 8. numurs Turņē. Bilde, veiksmīgi. Jā, gan Vilde, gan Jānis Grīnfelds, abi mūsu pirmā tempa vīri otrajā setā uzbruk praktiski bez kļūdām, taču tikko Vildogas uzbrukums mazliet vienkāršojas, tikko jācīnās ar 2 vīru bloku, tā sākas problēmas. Eida viens pats gandrīz nobloķē Olivier Rosāru. Out. 7. punkts. Žaks Joko mēģinādams tik garam Vildes un Ceplīša veidotajam blokam raida bumbu autā. Rezultāts 7-9. Mihelsons servē. Eleganta kombinācija, ko pēc īsās piespēles noslēdz Jānis Sančes. Pats arī dodas servēt. Rezultāts 9-7 Kalnu komandas labā spēles otrajā setā. Atgādināšu, ka pirmajā ar 15-11 uzvarēja Vildoga Ventspils Nafta. Mihelsonam nevisai precīzi atkal izdodas uzņemt servi. Eida māna precīzi. Te labi. Sebastians Turņē sekundes 10 daļu, varbūt 100 daļu par vēlu izkustējās otrajā līnijā un serves apgūta. Servēs Raimonds Vilde. Ir Grīnfelds Eida nobloķē Dominika Dakvīna Gremdi. Visās piespēles tas ir ļoti svarīgs punkts mūsu komandai. 8-9 otrajā setā un server Raimonds Vilde. Vienkārši uzbrukums Vilde. Un ārā. Neveiksmīgi trāpīja bumbis un Raimondam, kurš stāvēja uz gala līnijas, bet izvairīties no bumbas viņš nevarēja. Bumba bija tik spēcīgi raidīta. Protams, būtu bijis ārā, bet Raimondam nebija kur sprukt. Ārā. Rosārs kļūdās servē Rosārs un servēs Viktors Ceplīts.
8 kļūdas servē pirmajā setā, 7 kļūdas pagaidām otrajā setā. Tā ir Kannu komandas bilance. Viktors Ceplītis. Jako. Mikkelsonam aizsardzībā neizdodas uzņem bumbu. Rezultāts 9-8 joprojām Kannu komandas labā, taču situācija jau kļūst daudz cerīgāk. Atgādinās pirms brīža rezultāts bija 9-5 Francijas čempionu vienības labā. Mikkelsons labi uzņem servi un Jānis Grinkalds. Jā, šie ātrie uzbrukumi trešajā zonā Vildagai. Otrajā setā izdodas vienkārši lieliski. Aivis Eidis servēs. Nevisai precīzi uzņemta serve un ārā bumba. Bumba līdz autā, turklāt tiesnes fiksē arī tehnisku kļūdu. Sebastians Turņē mēģinādams aizsniegt bumbu ir kļūdījies 9-9. Un pārtraukumu, pusminūtes pārtraukumu šoreiz jau pieprasa Piesas komandas vadītājs, arī agrāk bijušais Viesainības treneris Filips Blēns. Īsumā par Kannu komandu. Kannu klubs pēdējos gados vairāk kārt izcīnījis Francijas čempionu vienības nosaukumu un arī diezgan veiksmīgs sacījis Eiropas kausa izcīņas mačos. Tā piemēram 1991. gadā un 1992. gadā Kannu komanda ieguvusi 4. vietu Eiropas čempionu vienību kausa izcīņā. 1993. gadā Eiropas kausa izcīņas finālā spēlēja taču zaudēja, tātad otrā vieta. 1994. gadā Eiropas kausa ieguvēja kausa izcīņas fināla turnīrā 3. vieta. Tātad komandai patiešām ļoti liela starptautisko spēļu pieredze. Šogad ļoti veiksmīgi vienīgi spēlē Francijas čempionātā. Pagaidām piedzīvot tikai viens zaudējums šķiet 16 spēlēs, taču šis zaudējums piedzīvots tiek pēdējā kārtā, kad Kannu komandai ar pilnu jaudu jau vairs neļauj spēlēt daudzo spēlētāju traumas un slimības. Bomba trāpa blokā, jā, un Pešls gūs 10. punktu savai komandai. 10-9 izvirzās vadībā, un šoreiz atkal Piesi un servē Aļekno Vladimir. Ļoti veiksmīgi nospēlē aizsardzībā Francijas spēlētājs. Un šoreiz nekā pēc spēles. Mikkelsona raidījums bumbu trāpa. Blokā lec tālu pār pārējiem vieskomandas spēlētājiem. Sērus maiņa 9-10 Jānis Grinkalds servēs. Labi iznāk. Un ne īpaši veiksmīgi, jā. Neveiksmīgi viesi uzņēma sēru, bet savukārt mūsējiem īpaši veiksmīgi bija blokā. Un Sērus maiņa. Pešls servē. Un veiksmīgi tas izdodas 11. punkts viesiem un diezgan bīstami. 4 punktu uzvar. Otrajā setā viņš šķirs. Valsts Varjoņos pieprast pusminūtes pārtraukumu. Otrajā setā vieskomanda ir iespēlējusies. Spēlē varbūt daudzveidīgāk kā pirmajā. Un labvēlīgāks rezultāts šobrīd ir tieši uz viņiem. Jā, nu, protams, mūsu komandai šajā situācijā vispirms ir jātiek galā ar sēriju uzņemšanu. Precīzi pirmā piespēle vajadzīga. Un tad Itis Krastums varēs uzbrukumā veiksmīgi izmantot arī mūsu pirmā tempa vīrus, kur otrā setā pagaidām Grenge ļoti rezultatīvi. Un Petrs Pešls vēlreiz servēs. Laba sērvē, taču Aivis Eida veiksmīgi uzņēma spēcīgi raidīto bumbu, un Viktors Ceplīts noslēdz uzbrukumu, atgūdams servis savai komandai. Uģis Krastums servē. Oliviero Sāram izdodas atgūt servi. Sebastians Turņē.
Viktors Steplītis. Vēlreiz Viktors Steplītis. Otrais precīzais uzbrukums pēc kārtas. Valds Miķelsons dod serveti. Lieliski Pešls netiek galā sērijas uzņemšanu. 10. punkts. 10-11 un vēlreiz servēs Valds. Pešls arī šoreiz neizdodas īsti pirmā piespēle. Joko sit Vildas rokas pretī. Atkārtos uzbrukums Vilda un Steplītis pretī. Jā, tomēr Žakam Joko izdodas redzīt bumbu tā, ka tā no mūsu spēlētāju nevarēja pat īsti saprast. No rokām, no galvas lidoja tālu augstu gaisā un pēc tam nokrita skatītājs tribīnēs. Jā, 11-10 Kauna komanda vadībā pagaidām. Veiksmīgi Joko, ļoti veiksmīgi Joko Kvedī nospēlēja un 12. punkts, diemžēl, bet pretinieki to guvuši. Un pirms tam jau stēc viņa atkal veiksmīgi nospēlēja aizsardzībā. Katrā ziņā Francijas komanda ir tā, kas aizsardzībā māca spēlēt. Un kļūda. Bloks tīklā un par laimi mums serves maiņa, bet varēja beigties pavisam bēdīgi, jo bumba jau bija pretinieku laukuma pusē un uzcelta. Rēmons Vilde dodas serveti. Steplītis un Grīnfelds bloks šoreiz bija īsti vietā. Aivis Eida. Neprecīzi uzcelta bumba ar kreiso roku. Aivis mēģināja gremdēt. Un atkal Joko Kvedī. Nekas prātīgs neiznāca. Jā, Joko Kvedī atgūst servi savai komandai. Rezultāts 12-10 Kauna komandas labās spēles otrajā setā. Jā, un ko Francijas komanda nevar izdarīt ar spēku, to izdara prāt. Un šit ir biltīgi toties precīzi. Un šoreiz Grīnfelds. Neizdevies servējs. Viktors Steplītis to darīs. 10-12 joprojām 2 punktu vadībā ir pretinieki otrajā setā. Joko. Eida blokā, Miķelsons aizsardzībā. Eida pretuzbrukumā ir 11. punkts Vildogai. 11-12. Viens punkts ir nosaucās no Francijas komandas un līdz seta beigām arī jādomā. Nav vairs ilgi jāgaida. Dosāram izdodas precīzi uzņem grūtu servi, taču Joko netiek galā vairs Grīnfelda rokām. 12-12. Grīnfelds ar Eidu, jā, bija blokā un maiņu viesu komandā 4. numurs iet prom. Protams, tas ir Osārs un nāka 9. numurs Ķerī Glovāks. Tas vispieredzējušākais vīrs un arī vismazākais, ar turnē, 2,88 nāk laukumā. Jādomā, ka aizsardzība būs vēl labāk tiem pretinieki. Aizsardzība un servi uzņemšana. Jā, Glovāks precīzi uzņem servi. Pešls. Labi. Joko. Grīnfelds ļoti labi šajā septiņā izabos blokā. Bomba ir atpakaļ laukumā. Un iekšā, jā. Diemžēl ļoti skaisti epizode. Abas komandas vairāk reizes uzbruk un, diemžēl, pēdējā komanda, kas uzbruk bija Francijas komanda, uzbruk rezultatīvi. Un serves maiņa, nekas tradisks nav noticis. 12-12. Kļūdās servē. Man šķiet trešo reizi vismaz šajā setā Žaks Joko Kvedī kļūdās. Un šeit neiedomājums troksnis galē, servēs Aivis Eida. Un ir 3 punktus tur no uzvaras otrajā setā. Mūsējos un, protams, arī Francijas komanda. Krasniņš ar Grīnfeldu blokā Steplītis. Nu, kāda aizsardzība. Un, jā, mazākais vīrs Turņē pret mūsu mazāko vīru Krasniņu un Turņē novilcēja Krasniņu. 12-12. Dramatisks epizodes šobrīd.
Vēlreiz maiņa. 12. numurs jau nāk laukumā Stefans Klērs un pirmo reizi tas notiek šajā spēlē. Viņš nomaina Sebastianu Turņē. Tīri taktiski maiņas, sastāvītā vietā pirmajā līnijā nāk augumā garāks un blokā labāk volejbolists, taču manevrs neattaisnojās, jo Grīnfelds precīzi notiek atpakaļ maiņā, laukumā atgriež Sebastians Turņē. 12-12, Grīnfelds servē. Un pats Jānis Grīnfelds, kurš šodien jādomāja pagaidām viens no rezultatīvākajiem uzbrukumā mūsu komandā servē. Labi! Grīnfelds aizsardzībā ļoti veiksmi nospēlēja, taču atkal neizdodas. Īspēc uzbrukums, beidzot Raimonds Vilde. Beidzot Raimonds Vilde atšifrē Žaka Joko Kvedī. Grendes virzienu 13. punkts Vildogai. Jāsaka, līdz šai epizodē Vildem nekādīgi neizdevās blokā tikt galā ar Kandu komandas 8. numuru un Filips Blanks pieprasa otro pusminūtes pārtraukumu šajā setā. Rezultāts 13-12. Komandas Vildoga Ventspils nākta labāk. Jā, un pirms tam vieskomandas kapteinis Jans Sančes kaut ko skaidroja galveno tiesnesis, bet jādomā, ka tiesnesis darbībai neko nevar pārnest. Skatītājs šeit, protams, ir priecīgi, jo Vildoga Ventspils nākta pēdējo reizi šajā setā bija vadībā, kad rezultāts bija 5-4 konkrēti, 4-4 un palika 5-4. Vildogs Ventspils naktas labā, bet no tā brīža visu laiku bija vadībā pretinieki, vai arī bija dažkārt neizšķirts kā 9-9, piemēram, vai 12-13. Redzat, Aiveidi, bet servē Jānis Grīnfelds. Pešls. Jā, precīzi. Līnija tiesnesis Edvins Griktis gan rāda, ka bumba pēc Pešla Grendes vispirms ir skārus antenu, taču galvenais tiesnesis paliek nepielūdzams. Bez atkārtojuma šī epizode arī notika labi izanalizējama. Un Pešls labi servēja un pretinieki gūst 13. punktu. Un atkal tas ir Sebastians Turņē, kurš nospēlēja ļoti labi. Jauns spēlētājs, 20 gadi, bet lūk, kā tas notika. Grīnfelds veiksmīgi uzņem servi, Mihelsons. Jā, un kā Francijas komanda spēlē aizsardzībā. Vēlreiz uzņem bumba un Mihelsons no pirmās piespēles. Uģis Krastiņš varēs neapjūkt uzreiz spēla bumbu uzbrukumam un Valds Mihelsons atbilst servisai komandai 13-13. Dramatiska seta galota. Jā, un kritisks moments būtu. Ja Bies gūt 14. punktu, viņiem jau būtu setbumba bloks un bumba, jā, bumba lido tā, ka to diemžēl, lai arī kā to censtos, Aivis Eida to nedabo atpakaļ. Un ar servis maiņa. Servējs Turņē. Šis viltīgais spēlētājs, kurš ir sagādājis diezgan krietnes nepatikšanas otrajā setā mūsējiem. Eida ir. Nē, Ceplīts. Tas bija Ceplīts. Precīzi noslēdz mūsu komandas uzbrukumu. 13-13 Valds Mihelsons servē. Pešls nevisai precīzi uzņem šo servi. Joko Kvedis sitiens ir tik varans, ka Eida aizsardzībā neko nespēja izdarīt. Servis maiņa, vēl viena servis maiņa, Jānis Sančes servē. Eida. Precīzi Grenge. Bumba nokrīt kādus dažus centimetrus no laukuma sāna līnijas. 13-13 kārtējā servis maiņa Raimonds Vilde. Svarīgi, protams, kur komanda izvirzīsies padībā. Diemžēl pagaidām mūsējiem tas neizdodas, jo atgūst servi pretinieki. Valds Mihelsons nespēja līdzēt un es servēju atkal spēlētājs ar 9.
Ķerīgi Lovāčs spēlētājs, kurš seta laikā nomainīja šķiet Dominiku Dakvīnu. Eida pret bloku un bomba ārā. Servis maiņa. Servējs Viktors Ceplītis. Lovāčs labi un servi Joko Vilda aizsardzībā. Eida ir. Bomba ārā, bomba ir ārā. Ārā, tā ir to varēja redzēt. Vienīgais, bloku laikam neskāra. Jo tiesnes, protams, bija tuvākā, mēs teikt. Un parādīs, vai pārliecinos, ka servis maiņa. Ceplītis. Bumba paliek spēlē, taču uzbrukuma nebūs. Bomba ārā. Servis maiņa kārtējo reizi. Rezultātā mēs to 13-13. Labi, ka šoreiz nesapratās pretinieki, jo viņiem varēja izdoties rezultatīvs uzbrukums. Katrā ziņā tāda iespēja bija. Varēja uzcelt bumbu. Pešls. Jā, precīzi tikko Kalnu spēlētāji tiek galā ar pirmo piespēli, tikko var izveidot ātru uzbrukumu, mūsu bloķētāji nepaspēja. Vladimirs Alekno. Mihelsons. 1-1 blokā, protams, nav šķērslis. Brīvajā vietā sit Valds, sit labi, spēcīgi un precīzi. Un servējs Jānis Grīnfelds. Trešie rezultāti 13-13. Visu laiku 13-13 minūtes 5, jādomā, ja ne vairāk. Ļoti veiksmīgi nospēlē atkal pretinieku komandas spēlētājs. Konkrēti 10. numurs Sančes. Jā, komandas kapteinis viesvienīgi. Pešls dod servēt un jāceras, ka viņam ir ļoti labi servietā izdod. Un mums pa laimi bumba trāpītu. Kārtējo reizi ir servis maiņa. Nu, nemāk pateikt, kuro reizi, bet rezultātam 13-13 esot, jādomā vismaz 10. It kā varēja paņemt bumbu, bet tomēr trāpīja blokā bumbu un Jānis Grīnfelds netika tai klāt, jo bumbu mainīja virzienu. Un atkal ir servis maiņa. Sebastians Tournier, Kalnu komandas atkal sadītājs servē. Mihelsons labu uzņēma. Ceplītis, Alekno ļoti labi nospēlē aizsardzībā. Un 14. punkts. Pēdīgi, bet tiesi tie, kas izvirzās vadībā. Un loģiski viņiem tagad servē, un viņi servēs setbumbu 8. numurs Sebastians Tournier. Ceplītis un bumba no Tournier rokām lido autā. Pirmā setbumba atgūta. 13-14. Valds Mihelsons servēs. Joko. Tiesnes rāda bomba ārā. Nu, tur situācija bija nedaudz strīdīga. Līnītiesnes pārliecinos parādīja bomba ārā. Un galvenais tiesnes kāds sekundes divas pavilcinājās un parādīja arī bomba ārā. Tātad pa 14-14. Pešlam atkal nevisai precīzi izdodas pirmā piespēle. Mana Eida ar krastiņu. Labi nospēlē aizsardzībā, taču uzbrukumu izveidot neizdodas. Frančiem arī zināmas problēmas. Jā. Jā, un jāteic, veiksmīgs tomēr ir pēdējais raidījums. 3 mūsu vīri bija blokā, vindā ļoti viltīgi sit pretinieks. Bumba nedaudz skāra bloku un pēc tam rezultāts tāds, kas servēja pretinieku 14-14. 10. numurs Jānis Sančes. Mihelsons neprecīzi otrā piespēle. Bumba lido autā 14-15. Otro reizi pretinieks iegūst setbumbu šajā spēles otrajā setā un maiņa noiet Jānis Grīnfelds un
uznāk. Aldis Ozoliņš nāk laukumā. Ozoliņš. Otrajā līnijā. Eiga labu uzņem servi Ceplītis. Vēl viens uzbrukums Eida. Un zaudēts sets. Diemžēl 14-16 spēles otrajā setā uzvar gan volejbolisti. Spēle nav zaudēta, to neviens negrib apgalvot, un tā arī nebūs noteikti. Mēs vismaz tā ceram, taču sets ir zaudēts. Un kā jau mēs iepriekš stāstījām, turnīra, šī grupa turnīra beigās katram setam var būt zelta vērtība. Jā, otrais sets ilga 41 minūti. Tā tad ilga, grūta cīņa. Diemžēl seta galotnē veiksmīgāk bija Francijas volejbolisti. Nu, viņi bija pelnījuši tikpat labi kā mūsēji otrajā setā uzvarēt. Jāteic godīgi, jo ļoti labi spēlē aizsardzībā Francijas komanda otrajā setā. Un jāceras, ka mūsējie tomēr 13-12 bija vadībā otrajā setā, un tas bija tāds tomēr kaut arī punktu, bet setu galotnē pārsvars. Šeit neliels pārtraukums, treneris šeit, vieskomandas treneris vairāk dod norādījumus, Valdis Larionovs šobrīd neko nerunā ar komandas spēlētājiem. Jā, tātad vēlreiz par situāciju Čempionu līgas B grupas tabulā. Kā jau teicu, Trevizos izslēg komanda praktiski ir jau nodrošinājusi vienu no 2 ceļzīmēm uz fināla turnīru. Uz pārējām, uz otro ceļzīmu šobrīd vēl reāli pretendē 6 komandas. It kā labākas iespējas, labāka situācija turnīra tabulā šobrīd ir Polijas čempionvienībai Čensvakovs AZS un Bēļģijas čempionvienībai Māseikas Noliko, kuram ir pa 3 uzvarām. Taču, ieskatoties turnīra kalendārā, kļūst skaidrs, ka šīs te viņa priekšrocības ir visai nosacītas, jo pēdējās 2 kārtās AZS un Noliko spēlē ar turnīra līdervienību Trevizos Islay, kura pagaidām nav zaudējusi nevienā spēlē. Šodien Trevizo komanda uzņem Noliko vienību savukārt. Pēdējā turnīra kārtā Čenstafovās Islay spēlēs ar AZS vienību. Turklāt šodien poļu volejbolistiem ir ļoti grūta spēle Novi Sadā, kur Dienvidslāvijas čempionvienība Novi Sadas Vojvodina ir ļoti bīstams pretinieks ikvienai vienībai, tā skaitā pats Islay. Un tas lielā mērā izskaidrojams gan ar to emocionālo pacēlumu, kādu Dienvidslāvu vienības Allaž jūt spēlēdams savā laukumā, gan arī ar visai specifisko tiesnešu darbību, ar kuru savā laikā ir saskāries gan Rīgas rajotehnikas, gan arī pavisam nesen Latvijas izlase, kur viesojās Dienvidslāvijas tagadējā kaimiņu zemē, kādreizējā Dienvidslāvijas sastāvdaļā Horvātijā. Un tāpēc diezin vai poļu volejbolistiem izdosies izcīnīt uzvaru Novi Sadā. Taču tikko sācies spēles 3. sets un Valds Mikalsons atgūst servi mūsu vienībai. Tātad 0-0 3. setā, 1-1 pēc pirmajiem 2 setiem. AMC būs pirmo punktu komandas Vildega Ventspils Nafta labāk. Tā, Kannu komandā laukumā palikuši tie paši spēlētāji, kas beidza otro setu. Proti, laukumā ir gan Vladimirs Aleknovs, 7. numurs, gan arī 9. numurs Ķierī Glovāčs, kurš tikko ar veiksmīgu rendi atgūst servi savai komandai, servēs Sebastians Turņē, savu komandas saspēles vadītājs. Grīnfaldam šoreiz neizdodas precīzi uzņemt servi.
Un mūsu bloks nav nekāds glābējs. 1-1, Kannu volejbolisti izlīdzina rezultātu. Jā, spēles trešais sets un pēc 2 setiem 1-1. Šobrīd, jādomā, emocionāli diezgan labi jūtas. Francijas komandas spēlētāji uzvarējuši otrajā setā, bet mūsēji varētu būt sportiski. Nikni par zaudējumu otrajā setā, ko varēja uzvarēt. Un Aivis Eida atgūst serveti. Servēs tūlīt, kurš dod serveti. Raimonds Bilde, jā. Raimonds Bilde dod serveti 1-1. Pešls labi uzņem servi, taču Franci nesaprotas, kur pat pa vidu ir Jāņa Grīnfelda bloks un 2-1 komandas Vildaga Ventspils Nafta labā. Jā, protams, mūsu komanda ir nikni par neveiksmi. Par neveiksmi otrā seta galotnē. Protams, mūsu spēlētājs iedvesmo daudzo skatītāju atbalstu. Taču tāpat laikā jāatceras, ka pēdējā nedēļā Vildaga ir aizvadījusi vairākas 5 setu spēles gan Čempionu līgā, gan arī pēc tam Latvijas volejbola līgā. Un pirms mača komandas vadības pārstāvi mazliet uztraucās tieši par šo te nevis fizisko, bet psiholoģisko pagurumu, kurš varētu ietekmēt mūsu spēlētāju darbību gadījumā, ja šodien spēle ievilksies. Un šobrīd bija tāda epizode, kurā haotiski, jāteic, nospēlēja mūsēja. Praktiski elementāra epizode nesapratās un servis maiņa tā visu rezultātā. Un vēlreiz neveiksmīgi Valds Mikelsons nesaprot ar mūsu spēlāju uz krastiņu un 2-2 šobrīd rezultāts servējot komandas kapteinim no Kanām Janam Sančesam. Nu tagad Viktors Ceplītis beidzot. Un atgūst sēru mūsējie Viktors Ceplītis servēs. 2-2 rezultāts. 2-2 Valdis Larionovs tikko apspriedās ar savu asistentu Māri Eikenu un dodas pie rezervistiem. Iespējams tiek gatavot kādu spēlētāju maiņu. Viens pats blokā bija jūtas krastiņš un nespēja nobloķēt. Joko servē tagad Terī Glovāts. Pat Aivi Meidam neizdodas precīzi uzņemt servi, toties viņš pats savu kļūdu labot, tam galā ar 3 vīru bloku. 2-2. Nu tieši šajās epizodēs ne īpaši veiksmīgi spēlē Vildaga Ventspils Nafta, tomēr nekas vēl nav noticis, jo 2-2 trešajā setā. Ceplīts aizsardzībā labi, Krastiņš mēģina mānīt, taču Lonzitiens neizdodas. Pešls. Un atgūst servies. Servēs Žaks Joko Kvedī. Joprojām šis pat rezultāts trešajā setā 2-2. Nu, vismaz 4 seti būs jāspēlē, tas ir skaidrs pēc pirmo 2 setu rezultātiem. Varbūt atkal 5, kā tas ir bijis šeit Rīgā jau spēlēs gan ar Sisloju, gan ar Noliko. Nu, pret Dienvidslāvijas komandu bija 3-0. Un vēlreiz sevis maiņas Jānis Grīnfelds. Kļūdās arī Joko Kvedī. Līdz ar to 3-2 Vildaga Ventspils Nafta izvirzās vadībā. Kā beigsies šī spēle? Par to mēs vēlreiz stāstīsim video ierakstā otrās programmas beigās ar 11. un, protams, arī sporta ziņās, bet pagaidām 4-2. Jā, mēs šeit ir tāda neliela atslābuma brīži atapušies un 4. punkts 3. setā. 5. punkts. Komandai neizdodas. Kannu spēlētājs servis uzņemšanā. Tas bija Terī Glovāts. Un 5-2 Vildagas labāk. Kannu vienības treneris Filips Blēns pieprasa pirmo pusminūtes pārtraukumu 3. setā. Šīs bija savukārt epizodes, kurās daudzkārt nesapratās īpaši viesvienīgi spēlētāji un savukārt veiksmīgi bija Vildagas Ventspils Naftas volejbolisti. Neliela attelpa un tūlīt atsāksies spēles 3. sets. Un Jānim Grīnfeldam atkal būs jāservē.
Viņam vairākas reizes pēc kādas izdevās ar tādām viltīgām servēm izjaukt pretinieku uzbrukumu. Mūsiem izdevās gūt 3 punktus pēc kārtas. Tātad 5-2 spēles trešajā setā. Jānis Grīnkalds servē. Vilde un Mikelsons. Vilde un Valds Mikelsons precīzi nobloķē Sancenšu uzbrucēju sitienu 6-2. Un Eida aizsardzībā lieliski. Mikelsons no grūtas situācijas, taču aizsardzībā Jānis Sančes nospēlēja ļoti veiksmīgi. Frančiem uzbrukums neiznāk. Vilde! Spēlētājiem bija tīklā. Jā, tiesnesis rāda, ka tas ir bijis Raimonds Vilde. Raimonds Vildes rokas kārus ar tīklu. Rezultāts 6-2 Vildovas labā, jeb 2-6, jo servē Vladimirs Aļek no Baltkrievijas. Jā, un tātad šobrīd pirmajā setā mēs uzvarēja 15-11, otrajā zaudēja 14-16, un trešajā setā rezultāts ir 6-2 Bildogas, Bensfils un Naftas labā. Un redzēsim, kā tagad beigsies šī spēle. Rezultāts 6-3, bet servēs mūsu Oģis Krastiņš. Trešajā setā, lūk, augšā jūs redzat pirmo 2 setu rezultāts. Septiņi pret 3, tāds šobrīd ir rezultāts trešajā. Trešajā setā 7-3. Kļūdās Jakovs Redī. 8-3. 8-3 Vildovas labā. Nevarētu teikt, ka mūsu volejbolisti spēlē ļoti labi. Šajā trešajā setā ir bija vairāk haotisks epizodes, taču mazliet palīdz veiksme, mazliet noguruši šķiet arī francūži. Un rezultāts mūsējiem ir ļoti patīkams, pat labāk. Mikelsons 9. punkts. Šoreiz patiešām tā jau bija meistarība, kas mūsu komandai atliek šo 9. punktu. Un Filips Blēns pieprasa otro pusminūtes pārtraukumu spēles otrajā setā. Rezultāts 9-3 Vildovas labā. Jā, nu ja mēs būtu uzvarējuši otrajā setā, tad es domāju, ka praktiski mēs varētu teikt, ka šī spēle ir darīta. Bet, nu, volejbolā notiek visādas lietas. Uzvarēts sets vēl nenozīmē uzvarēt spēli, jo jāuzvar 3 setos. Nu, protams, pēc šī seta, ja izdosies to novest veiksmīgi līdz galam, būs 2-1 pēc 3 setiem Bildogas Bensfils Naftas labā. Lūk, atkārtējumā viena no epizodēm. Valta Mikelsona uzbrukuma sitiens, precīzais tātad 9. punkts Vildogai. Jā, par maču bezkompromisa raksturu nav pa brīnīties. Abām komandām šodien izšķiras, vai tam vēl paliks cerība kvalificēties Čempionu līgas fināla turnīram. Zaudētājam šī cerība pat teorētiski zūd. Un tāpēc Francijas komandas vecākais treneris Filips Blēns jau pēc ierašanās Rīgā žurnālistiem pasūkstījās par to, ka komanda nav labākajā sastāvā, ir traumas, ir slimības. Un tomēr komanda ir atbraukusi cīnīties par uzvaru ar ļoti spēcīgo pretinieku Vildogu. Ir atbraukusi cīnīties par uzvaru, jo arī Franči, tāpat kā mūsu komandas vadība, tāpat kā mūsu komandas līdzjutēji vēl tic, ka var izcīnīt otro vietu B grupas turnīrā.
tikko bija servis maiņa, Valds Mihelsons servē. Iepriekš epizodē Raimonds Vilde ļoti veiksmīgi nospēlēja blokā, atgūdams servis Olai komandai, Valds Mihelsons. Grīnfelds un Eida aizsardzībā, Mihelsons otrās līnijas, nē, Grende nav veiksmīga. Servis maiņa 9-3. Jā, pēdējā kārtā Kannu komandai nemaz nav tik bīstams pretinieks, proti Francijas vienība spēlēja savā laukumā ar Bienslavijas Vojvodinu. Vojvodina, kā jau Gunts teica, ir ļoti spēcīga savā laukumā, bet pretinieku laukumos, kā mēs redzējām Rīgā, tā ir uzvarama. Servēs Raimonds Vilde, 9-3. Ātrs uzbrukums un Jans Sančes to noslēdz ar precīzu Grendi. 3-9 Sančes pats servēs mūsu komandā. Mūsu komandā Raimonds Vildi, otrajā līnijā nomaina Aldis Ozoliņš. Nu, tā ir tā tīra taktiska maiņa. Ozoliņš palīdzēs aizsardzībā, Vildi pa to laiku mazliet atvilks elpu. Un arī no malas paskatīsies uz Sancenšiem, uz Sancenšu darbību. Nevicē precīzi uzsauc bumbu, Grīnfelds vienkārši netiek tā klāt, jo viņš stiepties bumbai pakaļ un, protams, uzbrukums šādā situācijā neizdevās. 4-9, Jans Sančes servē. Aivis Ēdā. 9-4, Viktors Ceplīts servē. Ļoti labi Sančes uzņem servi. Ķerī Glovačs. Mazākais vīrs, viens no mazākajiem vīriem Kannu komandas sastāvā. Augums tikai 1,88 cm, taču ļoti veiksmīgi apspēlē šoreiz ilgāks bloku ar tādu vieglu māju sitienu. Glovačs pats arī servē. Eidam neizdodas. Veiksmīgi uzņem servi. Tagad organizēts bloks pretī, taču otrajā līnijā Jans Sančes nokavē. Un servi atgūta 9-4. Rezultāts atkal ir iesauts uz kādu brīdi. Tagad Vilda ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk izkustināt šo devītnieku. Neļaujot Francijas komandai iespēlēties labi. Nesaprotas Glovačs un Sančes. Nesaprotas uzņem Daneidas servi. 10. punkts Vildogas labā. 10-4. Mača trešajā setā. Noguruši, jā, izskatās arī. Francijas volejbolisti nedaudz noguruši. Arī mūsējie, bet pagaidām rezultāts aug. Neprecīzi piespēle. Mūsējie var uzbrukt. Valds Mihelsons atkal tāda nestandarta rīcība. No pirmās piespēles jau Grendei un Franči vienkārši nebija gatavi. Nebija gatavi šai Grendei, tad Vladimirs Alekno šobrīd ir sakņupis, viņam jau bija trauma, kur it kā bija apārsēta, taču mača sākumā Alekno tomēr nebija komandas pamatsastāvā. Bet maiņa nebūs jā, tomēr viņš turpinās spēli. Alekno spēlē iesaisties otrā seta nogalē un jāsaka ļoti veiksmīgi. Darbojās vairākās epizodēs. Šoreiz Žaks Jakovvedī atgūst servisovai komandai, rezultāts 4-11. Pats Jakovvedī arī servēs. Veiksmīgi viņš to dara, 5. punkts, 11-5. Jāteic, visai ātri rit spēle trešajā setā, un tagad maiņa pieprasa. Valdis Varjonovs pieprasīja pusminūtes pārtraukumu. Mūsu komandai tas ir pirmais šajā spēles trešajā setā. Nu, pārsvars it kā ir visai ievērojams 11-5, bet ņemot vērā šīs spēles raksturu trešajā setā, tāds negaidīgs.
negaidīti atdots punkts, un arī punkts, ko tiek gūti, varbūt nedaudz negaidīti pretinieku nogurumu vai kādu citiem iemeslu dēļ. Šīs pārsvars var arī satrukt, to saprot arī Valdis Larionovs. Jā, protams, var sarukt šis pārsvars, un ļoti svarīgi, pat varbūt vēl svarīgāk, ir neizlaist no savām rokām šo te spēles pavedienu, iniciatīvu, jo jebkurā gadījumā pēc 3. seta vēl būs jāspēlē arī 4. sets. Un, diemžēl, Vildogas līdzinājās gaitas Čempionu līgas turnīrā parādījis, ka mūsējiem patīk 5 setu spēles, acīm redzot arī tāpēc, ka pietrūkst tāds meistarības, noturības, pietrūkst iespējams spēka, vai fiziskā, vai morālā, lai sāncenšus pieveiktu īsākā spēlē. Raimonds Vilde. Un beidzot Raimonds Vilde, servējot Jānim Līnfeldam. 12. punkts. Joko Kvedī, Grande Autā, 13. punkts Vildogai. Jānis Grīnfelds servē. Precīzi bumba krīt tieši pie laukuma galu līnijas. 14-5 mača 3. setā. Ļoti svarīgi ir tagad pabeigt. Vienā elpas vilcienā pabeigt šo setu, neļaujot frančiem atgūties. Mihelsons šoreiz tomēr nepaspēja atgriezties. Labi nospēlēja blokā Valdes kopā ar Raimondu Vildi, taču turpat aiz bloķētā muguras krītošo bumbu mūsu tomēr nepaspēja uzņemt. Vladimirs Alekno servē 5-14. Vilde pats uzbrūk. Mazliet par zemu. Šķiet bija uzcelt šī bumba. Toties Vilde. Vilde blokā. Ar bloku atgūst servi savai komandai. Joko Kvedī Grande šoreiz nebija precīza. Un vēlreiz setbumba šeit 3. Otrā setbumba, Uģis Krastīņš servē. Labi. Uzbrukuma nebūs. Valds Mihelsons 15-5 spēles 3. setā. 3. sets var tika ilgis tikai 19 minūtes, 2-1, Vildogas, Ventspils Naftas labs. Jā, 3. sets kaut arī varbūt nedaudz haotisks, tomēr bija veiksmīgs mūsējiem rezultātu ziņā, jau noteikti 15-5. Un pēc 3 setiem 2-1 Vildogas Ventspils Naftas komandas labā. Ceturtais sets un 3-0 jau Vildogas Ventspils Naftas komandas labā. Tagad tikko notikusi servis maiņas 4. numurs Olivieros Sārdu servē. Un kļūdās servē mūsējiem veiksmīgs 4. sets sākums. Ļoti ātri 3-0 jau rezultāts. Jā, vispirms Raimonda Vildes Grande, tad Valds Mihelsons. Un visbeidzot Olivier Rosāra Grande Autā mūsu komandai devušos 3 punktus. Vildoga Ventspils Nafta spēle 4. setu sākusi parastajā, nemainīgajā pamatsastāvā. Tikko Grīnfelds Grande nesniedz mērķi aizsardzībā. Tas bija Valds Mihelsons. Labi nospēlē Aivis Ēdā būs servi savai komandai. 3-0 paliek. Tātad Kanu komandā notikusi vēl viena spēlētāja maiņa. Laukumā ir Olivier Rosārs, kas ir pamatsastāvs spēlētājs, kas otrā seta beigās un 3. setā nespēlēja. Tātad Rosārs ir atgriezies laukumā 9. numura Jerī Glovāča vietā. Valds Mihelsons aizsardzībā ļoti veiksmīgi ceplītis. Precīzi 4-0. Ļoti veiksmīgs 4. seta sākums un mūsu puiši šobrīd tiešām izskatās ļoti labi. Katrā ziņā neraugoties uz rezultātu 3. setā koncentrējušies un gatavības pilni uzvarēt 4. setā un līdz ar to visā spēlē. Un mēs šoreiz ir ārā.
bloks priekšā praktiski nebija, un Uģis Krastīns sita bumbu ārā. Servs maiņa un 7. numurs pretinieku vienībā Vladimirs Aļekno no Baltkrievijas servē. Eida uzņem servi Ceplītis, precīzi. Atgūta serve, Aivis Eida, dod spēlēt Aivis Eida, viens no labākajiem vīriem gan šodien, gan, es domāju, arī visā čempionu līgas turnīrā. Ceplītis aizsardzībā Mikelsons. Ir precīzi 5. punkts Vildogai, Ventspils Nafta. 5-0 Franču komandas spēlētāji. 10. numurs Jānis Sančes un 7. Vladimirs Aļekno mēģina kaut ko stāstīt spēles zonēm. 500, taču patiešām bija grūti šajā spēles epizodē saskatīt kaut kādus strīdīgu epizodi, uz kuru varētu vērst tiesīšu uzmanību. Rezultāts tātad 5-0 Vildogas labā un Filips Blējs, Kantu kluba vecākais treneris, pieprasa pirmo pārtraukumu spēles 4. setā. Un tā ir Francijas komanda, ko jūs šobrīd redzat sev televizoru ekrānos. Un arī mūsu komandā, protams, ir pārtraukums. Un pirms tam redzēja, ka šeit pirmoreiz pasmaidīja šovakar arī Valdis Larionovs par kādu no epizodēm. Spēlētājiem jāatgriežas laukumā. Pusminūtes pārtraukums ir beidzies un Bildogs puiši pirmie. Atgriežas laukumā pretinieki to vēl nedara, bet arī viņi izies laukumā. Aizēs. Pešla Grendes bumba. Bumba lido Krastiņa un Grīnfelda veidotajā blokā tieši iekšā un krīt atpakaļ Franču komandas laukuma pusē. 6-0 Vildogas labāk. Tagad galvenais neapstāties. Mūsu ietru nedara. Jānis Grīnfelds pārtīk un apstādi un ietriec grīdā 7-0. Jā, un pretinieka komanda izskatās nedaudz apjukus un noteikti noguruši ir spēlētāji. Šeit vienreiz izdodas arī viņiem uzbrukums. Jans Sančes atgūst servi un servēs Petrs Čeks spēlētājs Kānu komandā. Bet 7-0 rezultāts ir Bildogas Ventspils Naftas labā. Sarežģīts servi, taču Vilda diezgan veiksmīgi tiek galā ar tās uzņemšanu. Ceplīša Grende. Pešls šoreiz labi atsita bumbu. Un šoreiz arī Pešls neglāb savu komandu. Grīnfelds viņš arī servējas 7-0. Jānis Grīnfelds šodien uzbruk patiešām tikpat kā bez kļūdām. Savu tiesu punktu gūst blokā, veiksmīgi darbojas arī sēriju uzņemšanā. Un ir Aivis Eida, 8. punkts Vildogai. Astoņi pret 0, tikai 7 punkti. Mūsu komanda šķir no 3. panākuma čempionu līgas turnīrā. Mikelsons un Vilde bija blokā. Es domāju, mēs nebūsim liela dažreiz. Jā, varēs jāteiksim, ka šajā spēlē Bildoga uzvarēs. Ja, protams, nenotiks kāds īpašs brīnums. Desmitais punkts. Fantastiski. Aivis Eida, šķiet tas bija aizsardzībā, nospēlē vienkārši fantastiski. Uģis Krastīns uzspēle bumbu Viktoram Ceplītim un šķiet Kandu spēlētāji pat negaidīja, ka Ceplīts uzbruk. 10. punkts Vildogai. Un otrais pusminūtes pārtraukums. Man šķiet, ka rezultāts bija 5-0, ne, 7-0. Nē, 5-0, jā, 5-0 tagad atkal pēc 5 punktiem. Vairāk un jau ir 10-0. Nu, jādomā, kā glābt šo spēli. Tas būtu jautājums, protams, labākajiem pasaules varbūt treneriem un tad arī šādiem spēlētājiem šādā kondīcijā diezgan, lai tas izdotos kādam ģēnijam. 10-0. Katrā ziņā, ja nekas nemainīsies, tad varam gaidīt Bildogas Ventspils Naftas uzvaru.
visai ātri šajā spēlē. Jānis Grīnfelds servē. Sešuls šoreiz labi uzņem. Ceplīts aizsardzībā, lielis reakcija parāda. Labi! Tiek franču komandas. Un ārā. Šķiet franču komandas līderim Žakam Jokokvedī vienkārši vairs nav spēka. Šeit neiedomājams troksnis un 11-0. Francijas komanda šajā epizodē tiešām labi spēlē. Aizsardzībā vairākas reizes kritoties uzbrukumā kļūdījās. Un es šoreiz. Bumbas kā ar antenu. Otrpus antenai bomba. 12-0 Vildogas labā. Bomba lido otrpus antenai. Nav atļauts un 12. punkts. Jā, nu šajā Champions League turnīrā, ja nekas nemainīsies, tad būs Bildogas Ventspils Naftas veiksmīgākais sets. Un Kanu komandā divas spēlētāju maiņas. Oliviero Sāra vietā nāk Stefans Klērs. Savukārt Vladimiru Alekno nomaina Thierry Glovačs. Grīnfelds servē. Labi. Fantastiska aizsardzība. Grastīņš un Eida tur nodemonstrēja. Jokokvedī Grende beidzas turpat, kur iepriekšējie trīs viņa citien proti Vildes un Valta Mičelsona veidotajā blokā. 2 punkti no uzvaras neizējot. Vēl viena maiņa. Kanu komandā Sančisa vietā laukumā nāk Dominiks Dakvīns. Francijas izlases dalībnieks. 13-0. Mihelsons. 14-0. Fantastisku volejbolu, patiešām fantastisku volejbolu šoreiz demonstrē Vildoga Ventspils Nafta. Cerams, ka tieši tāds pašs volejbolu un vēl labāk mūsu spēlētāji parādīs arī nākam trešdien Ankarā. Var spēlēt. Vilda ar Mihelsonu, bloka un aizsardzībā, taču Valta Grende šoreiz tomēr lido tīklā, neizdodas pabeigt. Pozīcija. Jā, pozīcija patiešām bija ļoti grūta, neizdodas pabeigt setu vienā vilcienā, taču rezultāts ir 14-0 Vildogas labā spēles 4. un, es domāju, pēdējā setā. Bombārā. Jā, nu, protams, daudz prognozēja, ka šodien uzvarēs Mosējies, šķiet, ka šeit dabals Spartanā neviena tāda nebija. Izņemot Francūšu, kur teikt, ka varētu būt tik citādi. Bet, kad tik ātri 4. setā, vismaz pagaidām visu spēle to grūti bija. Prognozēt. Un, kas ir, tiesnesis rāda, ka kļūdīšanas pretinieki bija tīklā un praktiski pēc spēles gūts pēdējais punkts 15-0. Gunti aptuveni cik spēlēts minūtes 15 nevairāk. 4. setā spēlēts tikai 12 minūtes, patiešām fantastisks rezultāts tik augsta līmeņa turnīram. Vildoga šoreiz atvadās no saviem skatītājiem. Rīgā Champions League spēles šogad vairs neredzēsim. Jā, ja mūsu uzvarēs pēdējā spēlē vēl Turcijas komanda un, ja labēlīgi būs pārējie spēļu rezultāti, mūsu iekļūt fināla turnīrā, tas, kā jau teica Gunts Keisels, no laikams diena notiks Itālijā, Boloņā un uz savu skatītāju priekšā Vildoga Ventspils Nafta neizvies. Komandas spēlētāji priecīgi, protams, skatītāji stāvot kājās aplaudē. Nu, jācer, ka šis zaudētais otrais sets nebūs neizšķirs to, kā Vildoga varētu netikt fināla turnīrā. Nu, Principā varianti vēl ir daudz, lai uzvarētu visu šos variantus. Es jums iesaku lasīt avīzes, tur viss tiks izanalizēts, taču īsumā, ja negadīsies patiešām fantastisks rezultāts pēdējās divās spēļu kārtās, tad Vildogai uzvara Ankarā par Halkbank vienību vienalga ar kādu rezultātu.
dos otro vietu un ceļozīmi uz Čempionu līgas fināla turnīru. Nu šeit vienreizēja atmosfēra Daugavas centrālajā sportnamā. Skatītāji visu laiku skandēja Malečus, Raimonds Vilder ar pretinieku komandas spēlētāju no Baltkrievijas ņemties. Un mēs līdz ar to arī atrodamies mūsu reportāžu. Beidzas tātad Bildoga Ventspils Nafta ar 3-1 pārspēju Kannu vienību no Francijas un guva savu trešo uzvaru Čempionu līgas turnīrā. 3 uzvaras, 3 zaudēja un cerības spēlēt fināla turnīrā. Šovakar komentēja Guns Keisels no Latvijas dienu un Mārs Rīmeņs. Visu labu! Visu labu! Mači Rīgā nepilna mēneša laikā. Tas ir daudz, tas ir labi, tas ir iespaidīgi. Pirmsmača noskaņojums bija lielisks gan spēlētājiem, gan skatītājiem. Mūsējiem jāuzvar. Bildogas Ventspils Naftas kapteinis Valds Mihelsons sāk ar varenu gremdi. Taču pirmais sets ir visai smagnējs. Mūsējiem šur tur pietrūks, bet viesi daudz kļūdās servējot. Tomēr pamazām viens setam tuvojoties beigām Latvijas vīri parāda, ko prot un uzvar. Skatītāji gavilē. Viesu treneris cenšas mobilizēt savus vīrus. Otrais sets ir ļoti smags. Smags sets un dramatisks. Francūži sajutuši spēli, ar vien biežāk gūst panākumus. Īpaši iespaidīga ir Žaka Jako spēle. Viņš ir ļoti atletisks un gana meistarīgs. Piedāvām vēl Franči lieliski spēlē aizsardzībā un izvelk nevienu bumbu. Viņa izceļās ar tādu entuziasmu, tādu labu aizsardzību spēli, jo, teiksim, augumā viņa varbūt tik ražīga nav, un tā ir viņa spēle būtībā. Emocijas un sasprindzinājums pieaug. Cīņas azartā mūsu puiši arī izvelk šķietam neglābjamo. Un galu galā mūsējie panāk viesus 9-9. Un tā vien šķiet, ka arī šis sets būs mūsu. Divpadsmit pret 12, tad 14-14. Un tomēr spraigākajā cīņā šo setu uzvar Kannes volejbolisti. Es bišķi novienkāršoju spēli, un to nedrīkstēju darīt. Un līdz ar to, ka es novienkāršoju spēli, sekoja arī manas paša kļūda izšķirošajā brīdī, un tas arī bija izšķirošais. Protams, žēl, jo katrs sets ir svarīgs vispirms jau turnīra tabulā. Ja pretiniekiem spēle aizies, tad mūsējiem var būt problēmas. Mēs jau esam pārliecinājušies, ka šī līmenī vieglu spēļu nemēdz būt. Tā ir spēle, tā ir cīņa, vienam iet vienlaiku, otram neiet, kurš pārlauž, tas uzvar. Un trešajā setā mūsējie nospēlē nevainojami. Francūži nekādi netiek galā ar Vildes bloku. Viņiem ir problēmas arī ar sērvju uzņemšanu. Vissliktākais, ka mums negāja sērvju uzņemšana. Mēs nevaram spēlēt ar tik sliktu uzņemšanu. Īstajā brīdī atraisās visa komanda un vārda tiešākajā nozīmē salauž francūžus. Un rezultāts kļūs 2-1.
Un tad nāk 4. sets. Citādi kā par Bastīlijas ieņemšanu Waterloo vai Borodinas kauju, to nevar nosaukt. Iespaids vienkārši satriecošs 1, 2, 5, 0, tad vēl un vēl. Skatītāji dimdina un rībina, tāds troksnis kā zem ātrvilciena. Un šis ātrvilciens saucas Vildoga Ventspils nafta. Nevar teikt, ka franči nolaida rokas, taču psiholoģiskā ziņā viņi saplīsa gan. Astoņi 0, 9 0, 12 0 un gal galā 14 0. Laukumā notiek neaprakstāmais, tribīnēs tāpat. Skatītāji prasa sauso, sīvākā cīņa un arī 15. punkts. Sajūsma nebeidz rimties. Skatītāji pateicis volejbolistiem, volejbolisti skatītājiem. Pilns laukums ar apsveicējiem un Bastīlija ir mūsu. Šodien priekš mums daudzi spēlētāji bija bīstami, bet es uzskatu, ka 6. numurs Eida ir ļoti labs gremdētājs. Bet Vilde vienmēr ir bijis labs bloķētājs. Patīkami ir volejbolam, kā tāda atbalstītāja. Mums ir vienkārši brīnišķīgi. Es kaut kā tādu vispār neatceros, ka tā būtu gadījies kādreiz 5-0 starptautiskos mačos vinēt. Fantastiski. Nu, gandrījums, protams. Vispār jau grūti gāja šodien, un sākums bija ļoti grūts, un tāpēc jau vēl vairāk lielāks prieks par to, ka beigās viss, kā saka, sanāca tā, kā tam vajadzēja būt. Šoreiz varbūt viņi kaut kur pielūdz psiholoģiski. Troksas skatītāji, kā saka, mūsu tāds spiediens kaut kur, ka mēs tur nepielūdzām. Viņi pielūdz būtībā, viņi mums iedod to skābekli, jā. Šī neapšaubām bija ļoti emocionāla uzvara. Skatītāji kājās stāvot sveic mūsu volejbolistus. Cerams, ka pēdējā mačā Turcijā Alakas maids novērsīsies no turku volejbolistiem un varēs gavilēt mūsējie. Bet tagad...